Skaties? Nē, tev šodien tā kā man Toms. Tu pat varēji necerēt, ka paies garām. Nu, čau. Radās ideja pafilmēt Latvijas kausu. Gribētu parādīt, kā izskatās mūsu svarīgākie sači no spēlētāju puses. Tā kā cerams būs interesanti un lai laba skatīšanās. Esmu sarunājis Kadiju, tā kā viņš noteikti pafilmēs manus metienus, manus iespaidus un centīšos dabūt arī kādu interviju no Latvijas labākajiem. Aiziet! Kas tev tas ir? YouTube! Čau, čau, čau! Aizvadīti no pirmā tīklara uz pirmo grozu un pēc apmēram 2 stundām sagaidīsim viņus atpakaļ, ja? Nu ko, 15:49 un jau daudzas sekundes ir aizgājušas un tūlītās jau saucām. Nu ko, 15:50! Self-check-ins. Toms atsietīs, saulītis. Nē, pēdējā. Nē. Es jau tad pateicu florīti, ka... Nē, vai izskan. Tādi ielikt. Nē, bet dabūji neģēm kārtībā, jā. Jūtīs metieni, jā? Jā, kā. Šodien Mikli būs tas bez ko grib jau. Kādas emocijas pirms starta? Neliels uztraukums, mājas trase, lielas ekspektācijas, vajadzētu labi nospēlēt, bet galvenais gudri un droši vien, ka plāns ir nedaudz agresīvāk kā cits Latvijas kauss. It kā pārāk prātīgi spēlē, labāk vajag bišķi agresīvāk, lai kā būs tā būs, tikai ar agresīvu spēles pa lielam var uzvarēt un par to arī ir jādomā. Labi, paldies! Pievingrina rokas ar apveidu kustībām, gan uz priekšu, gan uz aizmuguri. Un, jā, skaidrāks par skaidru iesildīšanās, jebkurā sporta veidā ir ļoti svarīga padarīšana. Toms Vācietis, otrais uznāciens, aplaudam, jej! Un nedaudz aizkarot krūmu zarus, bet tas metienam necik netrautē.
arī krūmais tiek aizkārs. Un arī krūmi. Zemo! Ir vējš kaut kāds. Jā, es tur arī biju viens uz divu. Šo ieguldīju. Vienas problēmas. Tas nav īstais veids, ko mums vajag. Labi. Nu tik labi uzslikoni. Ir. Nav variants. Nav jautājums. Pie manis. Bišķi būtu nesaprāt. Es metu. Neiztaisnēs roku līdz kaut. Čau, tā. Paldies, ka uzrunāji mani uz dažiem jautājumiem par disku golfu. Tātad, cik ilgi spēlē disku golfu? Kopumā ar šo sezonu man sāks jau 5. gads, bet turnīros spēlēju tikai 3. Galvenā lieta, ko piedomā tehnikā,
Nesteigties ar ieskrējienu, jeb krusoli, lai ir lēns un kompakts. Tas palīdz labākam taimingam, kā arī pirms metiena cenšos skatīties uz punktu, kurā gribu izmest disku. Cik procenti, ka iemetīsi 10 metru putu? Es teiktu ap 65%, atkarīgs no stājas, kādā jāpato, ir kur vēl laukt. Tips iesācējiem, kas tikko sācis spēlēt, sāc tikai ar puteriem un ātrāk uz disku spēc klāt graduāli tehnikas uzlabojumiem. Tips profiņam, kā saņemties pēc vairākiem sliktiem metieniem, neaizmirsti dziļi elpot un atceries to prieku, kāpēc sāk spēlēt pirmajā vietā. Elo, golferi! Tā, atbildēšu uz Tomiņa jautājumiem. Pirmais jautājums, cik ilgi spēlē disku golfu? Disku golfu spēlēju 7 gadus. Sākām spēlēt tad, kad pārvācāmies no Rīgas uz Cēsīm. Galvenā lieta, ko piedomā tehnikā. Principā man ir tā, ka vēlos izmest metienu tā, ka es paskrienu diskam garām, turu viņu sākumā priekšā sev un pēc tam aizskrienu viņam garām un tad izmetu. Cik procenti iemetīs 10 metru putu? Noteikti 50 uz 50. Viss atkarīgs no tā, vai man būs salonena vai nebūs. Tie, kas zina, tie zina. Tips iesācējiem, kas tikko sācis spēlēt, noteikti mest uz 70%, ne ātrāk un obligāti no vietas un bez ieskrējiena. Tips profiņam, kā saņemties pēc vairākiem sliktiem metieniem, būtu vienkārši jāsakārto galvā ir un nevajag padoties un jākoncentrējas ir uz attiecīgo grozu, nevis domāt par to, ka man tikai 3 grozi palikuši ir un baigi mazas grozi, un tāpēc arī nesanāks vairāk noķert līderi, piemēram. Tā kā tā. Nu, sveiki, te Rolands. Cik ilgi es spēlēju disku golfu? Šī man ir 6. sezona, jo Metriksā pirmais aplis man ir 2019. gada aprīlī. Galvenā lieta, ko piedomā tehnikā. Es noteikti piedomāju pie tā, lai es pareizi esmu sevi nopozicionējis uz tīpeda, jo es esmu pārliecināts, ka es izlaidīšu tur, kur vajag, tikai man jānostājas pašam pareizi. Cik procenti, ka iemetīs 10 metru putu? Nu, es teiktu tāds 50-50. Tips iesācējiem, kas tikko sācis spēlēt. Noteikti aiziet uz disku golfu treniņu, lai neiemācītos nepareizi. Un jau sākt spēlēt ar pareizu ideju par disku golfu metieniem. Tips profiņam, kā saņemties pēc vairākiem sliktiem metieniem. Domā par nākošo metienu, jādabū bērdīs. Nevar. Tomēr nevar. Turi, ev! Greisa? Kas tā pa greisu tev tādu labu stabilu? Tāpēc es metu to vienu, tāpēc, ka Elvis teipo. Jā. Jā, Toms, šeit. Hop. Neatsties? Nē, tev šodien tā kā man, Toms. Tu pat varēji necerēt, ka paies garām. Wow! Ai. Es tev
nevar nekādīgi normāli breiki iedot nekā. Bet kā? Kuri? Bingo, bango. Ir. Nu redzi? Es viņu apturēju. Pilnīgi pasūk pēc tīkoļa. Jā, iekšā. Ha, tas būs forši! Nu, ir bez variantiem. Tāpēc vērtīs. Paldies. Šis jau pēc kādām sajūtām bija tā kā metiens bija. Nebija labs, bet tā kā es jūtu, kad es uzmetu. Šis nāc? Nu, tāpēc. Oh!